Kara vadonis Namejs. Viena no pazīstamākajām visjaunāko laiku latviešu leģendām saistīta ar vītu sudraba gredzenu, kādu esot valkājis zemgaļu valdnieks Namejs. Mūsdienās vairāk lieto vārdu formu Namejs, lai gan vēsturiski atbilstošāk tomēr būtu Nameisis vai Nameiķis, jo baltu personvārdiem 13. un 14. gadsimtā bieži sastopamas izskaņas – aiķis un eiķis, bet ne ejs. No visām Latvijas sentautām kristiešu iekarotājiem visilgāk pretojās zemgaļi, tomēr šī pretošanās mijās ar ilgākiem miera periodiem. Tāds bija iestājies pēc zemgaļu vadoņa viestarta veiksmīgās pretošanās, bet 1251. gadā, kad krustneši bija nodibinājuši draudzīgas attiecības ar Lietuvas valdnieku Mindaugu, zemgalē negaidīti iebruka liels karaspēks Livonijas bruņinieku ordeņa mestra vadībā. Zemi izpostīja, un zemgaļi bija spiesti slēgt mieru. 1254. gada aprīlī virskundzību zemgalē sadalīja starp ordeni un Rīgas arhibīskapiju. Miers izbeidzās 1259. gadā, kad pēc ordeņa sakāves Lietuvā zemgaļi no savas zemes izraidīja ordeņa ieceltos tiesnešus jeb soģus. Pēc vairāk kārtējiem neveiksmīgiem karagājieniem ordenis ap 1266. gadu uzcēla Jelgavas pili, kuras garnizons nemitīgi postīja zemgaļu sētas un laukus. Regulāras postīšanas taktika izrādījās iedarbīga. 1271. gadā ordeņa rokās bez lielas pretošanās krita Tērvetes pils, kurā ordenis novietoja savu garnizonu. Nākamajā gadā bez cīņas padevās Mežotnes pils. 1272. gadā zemgaļu zemes vecākie ar mestru un arhibīskapu noslēdza miera līgumu, apņemoties pieņemt kristīgo ticību, atzīt virskundzību, piedalīties karagājienos un maksāt kunga tiesu, paturot savas tiesības un pārvaldi. Minētajā gadā miera līgums bija labākais risinājums, jo zemgaļiem nebija sabiedrotu. 1279. gada martā ordeņa karaspēks, kura sastāvā bija arī zemgaļu karotāji, ielauzās lietuviešu valdnieka Traideņa zemē un aplenca Kernovas pili, bet atceļā uz Rīgu to pie aizkrauklis pilnībā iznīcināja lietuvieši. Kaujā krita ordeņa mestrs un 71 ordeņbrālis. Zīmīgi, ka zemgaļi no piedalīšanās kaujā atteicās, kas liecina par jau iepriekš izplānotu darbību kopā ar lietuviešiem. Pavasarī zemgaļi nolēma atgūt Tērvetes pili. 13. gadsimta 90. gados viduslaikas vācu valodā sadzejotajā atskaņu kronikā aprakstot šo uzbrukumu pirmoreiz minēts tā vadītājs Nameisis, Nameise, kurš dēvēts par zemgaļu karavadoni, Houbetmanu vai karali Hunits. Par karavadoņiem Baltu zemēs 13. gadsimtā dēvēja uz karadarbības laiku ievēlētos vadoņus, un no kronikas ziņām izriet, ka Nameisim bija tiesības iesaukt zemgaļu vīrus karā. Atskaņu kronikā uzsvērts, ka nav izsakāms, cik daudz goda un cienības Nameisis saņēmis no ordeņbrāļiem. Visticamāk, ar to domātas dāvanas un lēņi, ar kuriem viņš tāpat kā citi formāli kristījušies baltu vadoņi apveltīts pēc miera noslēgšanas. Tālākie notikumi un citi vēstures avoti atklāja, kas bija Nameiša atkrišanas iemesls. Tērvetes priekšpili zemgaļi ieņēma uzreiz. Tajā nogalināti visi kristīgie, izņemot kādu strēlnieku Bertoldu, kurš zemgaļiem izdalīja priekšpilī esošos arbaletus un apmācīja ar tiem rīkoties. Tā nav bijusi piespiedu rīcība, jo arbaletus nemēdza glabāt priekšpilī, bet gan arsenālā pilī. Tātad nodevība gatavota ilgi, un tāda nemēdz būt vērsta pret taisnīgu un cienītu komandieri. Ordeņbrāļi patvērās pilī, kuru garnizona komandieris, Komturs vai Fokts, lika aizdedzināt, tādējādi saviem karavīriem atstājot tikai divas iespējas – sadegt vai izlausties. Arī tas liecina par komandiera nežēlību. Nameiša vadītie zemgaļi, atskaņu kronikas vārdiem runājot, izlauzušos sakāva lupatās. Pēc dažām stundām zemgaļi noturēja tiesu, liekot kādam sagūstītiem ordeņbrālim iet apļa vidū un sakapājot to gabalos. Dažus gūstekņus Nameisis aizsūtīja lietuviešu valdniekam Traidenim.